Labrīt! Ar jums kopā Aleksejs no Z-Parts. Šodien darba mums lūk šāds zvērs Audi S3 14. gads S-Tronic DSG ātrumkārba 6 pakāpju DQ 250, noskrējiens 200 000. Vai kādreiz tika mainīta eļļa vai netika mainīta, mēs to nezinām. Mēs to jebkura gadījumā darīsim un mainīsim gan eļļu, gan filtru lūk šādai ātrumkārbai. Bet sākumā testa brauciens un vispār redzēsim, kā mašīna uzvedas. Pie reiz arī pieslēgsimies ar datoru diagnostiku un pastīsimies, vai ir kaut kādas, teiksim, sūdzības, kļūdas vai lietas, kas traucē ātrumkārbai darboties labi. Labs radītājs ir tā, kā mašīna uzspriegojas, kad mēs pārējām režīmos, piemēram, reversa vai tālāk drive, un pilnībā nav nekādas izmaiņas. Ne apgriezienu ziņā, fantastiski. Par ko tas liek domāt, ka sajūgs darbojas labi, sajūgu neved, ir tāds, iedziens, bet, protams, arī redzēsim, kā viņa uzvedas braukšanas laikā. Cik pareizi, cik akurāti, cik tur nevainojami notiek pārslēgšanas. Diemžēl šis sastrēgums mums nepriecē, un sastrēguma baigi stāvēt negribas, tāpēc mums būs tāds minimāls izbrauciens, jo atkal griezīsimies kā senukai stāv laukumā. Bet tagad mēs jau esam 6. pārnesumā, līdz 5. pārnesumā līdz 6. netiksim. Ātrums ir pamāts, bet jau var saprast, kā darbojas kā viens un kā divi sajūgi, ka nekādu problēmu mēs neredzam. Līdz ar to parasta eļas maiņa, neko vairāk. Kā rāda šī bilde, šis printscreen ar diagnostikas, mums ir dažas kļūdas, piemēram, dzinēja ar to exhaust sistēmu, bet mums nav nevienas kļūdas, kas būs saistā ar ātrumkārbu, un tas ir ļoti labi. Līdz ar to pie šī noskrējiena 200 796 km mēs veiksim apkopi un brauksim uz pacēlē. Tavs zvērs pie mums uz pacēlē, gatavi to celt augšā, bet arī vajadzēs kur gadiem visu izjaukt šeit pa priekšu, gan kasti ar gaisa filtru, akumulātoru, lai tiktu pie filtra, transmisijas filtra, kas tur atrodas, tur ir vāciņš plasmasīgs, kur gadījumā ieliknītis, viss būs pa smuku. Davai tad ķeramies klāt. Izjaukšana iet pilna spara, pasies visu šeit atbrīvojam, galvenais ir aiztaisiem ciet caurule, lai nekādi sūdi netiktu iekšā. Akumulātors arī noņems nost, bet tagad mēs ķeramies klāt līdz filtram. Skruvējam to nost. Kaut kādas nelielas eļļas daunumus varētu pat arī nopīlēt, bet kur gadījumā tas ir pupu mīzus. Eļļa tāda, duļķaina. Kas nekas, var droši ņemt nost. Pēc tam visu notīrīsim. Un arī filtrs tika mainīts, tas ir neorinālais, māla kņaht. Tas ir labs ražotājs, bet pats redzi, kādā stāvoklī. Piepacelsim, lai eļļa iet lejā. Tur, jā. Hop. Viss, kas šeit attiecas uz darbiem virs mašīnas, ir izdarīts. Tagad ķeramies klāt, kas ir apakšā. Šie pīlieni neuztraucies, tas nav nekas, kas tecētu no apakšas, tur viss ir čikinieka. Tas ir no filtra, ko mēs izņēmām tur augšā. Tāpēc gara ātrumkārbas malu visi pīlieni notecelēja. Bet šeit mēs tagad skruvēsim nost šo noliešanas korķīti. Tur būs arī caurule, līmeņa caurule, kura palīdzēs noteikt,
Un pēc tam, vai jūs esat pareizi līmenī. Jūsu likums kāda ir eļļa, protams, jau pirms tam. Cerams, arī ar filtru būs redzams, kā arī Neizskatās slikti, bet... Tāda duļķaina, vai godīgi. Būtu pateikt, ka ir jau mainīga, un tagad viņa vienkārši mazgā karbu no iekšpuses, ja? Varētu būt, jā. Jo nav deguma pazīmes, nav tāda galīgi tur melnā drastiski tāda kā darba, bet šeit var redzēt jaunie tvērtnēs notecinājuši un forši neizskatās, tas ir fakts. Redzi, tik daudz mēs notecinājam, bez tā, lai izkruvētu ārā līmeņa ieliknīti, tātad caurulīti, 6 kants uz 8, tur jau būs pilns daudzums, pilns apjoms, un tu vēl vairāk varēsi novērtēt, kāda ir tā eļļa. Izskatās tā, kā būtu atvērušies debesis šlūzas, ne? Mums noteikti pēdējie pilieni, bet neizskatās, ka būtu īstenībā pareizais apjoms. Mēs jau pirms tam sagatavojam otru tvertni, jo bija aizdomi, vai nesaka aizdomi, bet nevajadzētu pietikt ar vienu burku. Bet šeit mums pēc būtības pietiktu, jo ja apvienot abas divas, tur knapi 5 litri ir. Tad, teiksim godīgi, nebija līmenis. Mazāk kā 5 litri. Jā. Atšķiras tavs, vecais filtrs ar jaunu. Šeit mēs arī izmazgājam mūsu šo vāciņu. Būs arī jauns blivgredzens. Smuki izsaiņosim ārā. Montāžas mēra, kura pilnība izkusīs eļļa. Vīrieši uz apte, ja meitenēm takam tur zemiņu, aveņu, un mums ir zila krasa. Tieši kam, lai filtrs būtu sava vieta un vāciņš. Sākumā roku pievilksim, pēc tam ļoti minimāli ar atslēgu, jo nedrīkst, protams, pieļaut, lai šī plasmasa saplīstu. Visu, ko mēs pirmīt apsukojam, tagad izmazgāsim, ar gaisu izpūtīsim. Kā tikko pats redzēja, filtru mēs esam nomainījuši, visu salikam atpakaļ, viss ļoti labi turās, viss ir sava vieta. Pēc būtības varētu taisīt pārseku ciet, bet mēs to nedarīsim, lai viss šis tilpums un telpa zem pārsega labāk dzēstu. Un mēs varētu uztaisīt līmeni ātrumkārbai. Tā, pasties mūsu mūce ar eļļu. Šeit ir 14,5 litri, respektīvi ieliesim 5,5, tas nozīmē līdz 9. Šeit jau turam ikšķi, turam roku uz puls. Tāda mums baiga uzparikta, jau atveram ventilu, lai viss ļoti labi ietu, un tad aiziet. Aiziet. Žmag, pat var arī dzirdēt to skaņu, kā. Puslītra jau tur. Litrs. Pusotra litra. Tāda stila. Tas jau. Tā, 10 litri jau ir. 9,5 līdz 9. Jēks.
Uzmanīgi. Stop. Ir. Davai. Varam taisīt ciet. ventilu, zilu ventilu ciet. Būt ar abām rokām. O, ideāļnieks. Tad var ņemt ārā jauku. Pāris pilīni iztecēs, bet tas ir strums. Tad varam iedarbināt mašīnu un sildīsim līdz vajadzīgai temperatūrai un tad jau lieku notecināsim. Sildam, lai būtu pareiza temperatūra. Pie pareizās temperatūras atvērsim. Jā, tad varam to skrūvēt nost. Speciāli ierīce, jo eļļas jau ir. Jā, gaidām, kamēr iztecēs. Skrūvi nost. Jo, ja tur būtu, teiksim, mazāk nekā vajag, tad būtu tuļ. Tagad ir normāli. Skrūve. Ot un gaidām. Kur ir korķis? No, viss. Varam taisīt ciet. Jā, es gribu grīdas. Lai es kur bija. Šeit ir. Aha. Viss? Jā, viss. Tagad, jā. Līmenis ir pareizais. Skrūvējam un viss. Nepieciešamas spa procedūras obligātas. Visu notīrīsim. Tur tecēja eļļa no augšas. Tur bija mēs filtru mainījām, tad tagad viss būs tīrs un ar gaisu. Davai, uzreiz. Auf! Viss ir ļoti labi. Tad ko? Tad uzstādam aizsargu pannu. Pannas skrūves sasmērējam ar ķeramisko smēri, lai pēc tam arī atskrūvētos viss. Beidzot no apakšas viss kārtībā. Visas skrūves ir pieskrūvētas, panna ir uzstādīta, aizsarga panna. Pēc paveikta darba obligāta prasība ir testa brauciens, lai atkal redzētu, kā viss darbojas, vai ir uzlabojumi, vai varbūt ir kaut kādi pasliktinājumi, bet diez vai tāda vispār ir un diez vai tāda vispār būs. Sporta režīms ok, palārējam draivā, mums nevajag tas sports, pagaidām. Braucam, skatāmies, kā mums viss šeit notiek. Cik labi. Gan arī forša skaņa no izputē, bet tu jau pats par to zini. Nepavēlti taisīja šādu tuningu. Bet kas attiec uz ātrumkārbu, mums viss ir pa pirmo. Tāda vai apstāsimies. Aizsāsīsim logu, lai mums tādas liekas skaņas nebūtu. Pastīsimies, kā tur mašīna nospriegojas. Burvīgi. Tagad neitrālē. Draiva. Fantastiski. Davai vēlreiz. Pātrinājums. Pamīšu strādā sajūgi, kā 1, kā 2. Bez kaut kādas vienkārši ierunās. Vienkārši fantastiski. Ok, tad nākamreiz tevi gaidām pēc kādiem 60 000. Neatkarībā no tā, ko pasaka citi, vai kādi ir tie it kā ieteikumi no Volkswagen Audi, jo dažas viņi pasaka, vispār nekad nekas nav jāmaina. Bet 60 000, ja tagad mums ir 200, tad 260 laipni lūdzām pie mums. Bet izpūtējs, protams, ir godām. Tikai vēl traucam šis te mašīnas. Lai labi lido šī aparāts.